Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Pateicies Dievam par visu. Šodienas rakstu vieta. Nesīsim tad caur viņu slavas upuri Dievam vienmēr. Tas ir lūpu auglis, kas viņu vārdu slavē. Ebrejiem 13. nodaļa, 15. pants. Šodienas pārdomas. Bībele mūs nevienā vietā vien māca pateikties Dievam par visu un jebkuros apstākļos. Iespējams, tu esi situācijā, kurā tā vien gribas teikt: šobrīd man nav par ko pateikties Dievam. Iespējams, tas pat nav brīdis, bet ilgstošs periods. Grūtības nomāc un šķiet nav vairs panesamas. Ja tas esi tu, tad zini, ka šis ir īstais brīdis uzticēties visvarenajam Dievam. Apzinies, ka grūtības ir daļa no mūsu izaugsmes procesa, un Dievs, kā mīlošs tēvs, dara visu, lai mēs sasniegtu priedumu. Tāpēc slava un pateicība ir mūsu ticības apliecinājums Dieva spējai visu vērst par labu un aizvest mūs līdz galamērķim. Iespējams, grūtībās slavēt Dievu tev pat var likties neloģiski, un tas prasīs no tevis milzīgu piepūli. Bet tāpēc jau to sauc par upuri. Draugs, ja tu noliksi malā visus savus aizspriedumus un pazemīgi pakļausies Dieva mīlošajai rokai, ja tu sāksi viņu slavēt un pateikties par Dieva visvarenību un labestību, tevī ieplūdīs pārdabisks miers un prieks. Tas, kas pirms tam likās neiespējams, pēkšņi sāks notikt. Tas, kas likās bezcerīgs, kļūst cerīgs. Tur, kur bija dziļa tumsa, ieplūdīs Dieva dziedinošā gaisma. Šodienas lūkšana. Mīļais debesu Tēvs, es izvēlos slavēt Tevi par Tavu neizmērojamo mīlestību un visvarenību. Patiesi, Tu esi mans kungs un mans gans, man netrūks nenieka. Es pateicos Tev, ka ja pat man ir jāiet caur nāves ēnas ieleju, Tu esi ar mani. Tas ganas zīzlis mani pasargā un Tava vēzda mani vada. Par to es Tev pateicos Jēzus vārdā.